Es pie tām sūdzībām vēl gribu aizķerties tomēr. Cerkungs uzreiz sāk skaitīt, cik kuram ir tās sūdzības. Ja? Bet man viena cita lieta liekas tomēr atzīmējumi. Ja? Tāds saņemtajās sūdzībās, ja es neko nepārprotu, ir arī tās sūdzības, kas par Komercbankām aiziet uz Latvijas banku, un Latvijas banka... Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir vienīgā iestāde Latvijā, kas izskata visas patērētāju sūdzības par visiem finanšu pakalpojumiem. Latvijas banka iesniegums patērētāju pārsūta. Pagājušo gadu pārsūtījām precīzi, ja nemaldos, 19 sūdzības patērētāju tiesību aizsardzības centram. Tāpat laikā mēs paši izskatījām ap 300 sūdzībām. Arī tieši tas pats par finanšu pakalpojumu. Bet te ir tas jautājums, jo mēs, protams, mēs šai pašā studijā pirms pāris gadiem redzējām, tā kā vēl nekāda nebija realizēta tā vieglā pārēja hipotekāro kredītu ņēmējiem no vienas Komercbankas uz otru. Ja? Mēs redzējām masas, kas bija sašutušas, kā Latvijas banka neveic uzrauga funkcijas, kā viņa nerūpējās par kredītņēmējiem kā patērētājiem. Ja? Un man liekas, ka tieši tāpatās, kā jūs varat apšaudīt tacu, šī nesenā pieredze var teikt, kāpēc jūs tagad pārņemot visu to sūdzību skatīšanu pie sevis, tagad viņus super labi skatīsiet. Mēs gribam, lai nav tās sūdzības. Ne, gribēt nav kaitīgi. Un mēs darīsim visu, lai sūdzību skaits mazinātos. Bet ja viņas paliek tās sūdzības un nemazinās, tāds taču nedara kaut ko, lai viņas būtu vairāk. Jūs taču uzraugiet bankas, pusi no tām sūdzībām pa bankām. Kāpēc mums ir sūdzības pa bankām vēl joprojām? Tā ir visi jūsu atbildība. Nē, pagaidiet. Šobrīd tikko jūs kolēģis teica, ka patērētāja tiesība aizsardzība pilnībā un tikai ir šī. Nē, bet tas, ko jūs sakat, ka jūs to funkciju pārņemsiet un darīsiet visu, lai sūdzība nebūtu. Nē, skaidrs, visiem skaidrs, visi grib, lai sūdzība nebūtu, bet pusi no tām sūdzībām ir pa bankām. Tad ko jūs šobrīd jau darat, lai nebūtu tās banku sūdzības?